Iesildīšanās pirms basketbola treniņa ir ļoti svarīga. Pirmkārt, lai samazinātu traumu risku, otrkārt, lai uzlabotu savu fizisko performanci, un treškārt, lai sagatavotu ķermeņa fiziskai slodzei un tajā pašā laikā arī mentālai. Tā ir jābūt kā ikdienas šai rutīnai, lai sagatavotu savu ķermeni treniņiem. Basketbols ir kontakta sporta veids, tāpēc no traumām izvairīties nav iespējams. Taču, ja tu jau no agras bērnības un katru dienu strādāsi ar savu ķermeni, tad tās traumu nopietnība būs mazāka. Pirmo iesildīšanās daļu darām bez botām, lai trenētu pēdu un potīšu locītājus. Svarīgi ir sākt ar muskuļu aktivizāciju, izmantojot vingrinājumus kā mazais tiltiņš un planks. Mazais tiltiņš, kājas ir saliektas, pilnas pēdas ir uz zemes, kājas ir aptuveni ieguņu platumā, rokas brīvi gar sāniem. Pirms mēs izceļamies, iztaisnojam muguras lejas daļu, izceļamies augšā un noturam pozīciju. Planka pozīcija. Tātad elkons iet tieši zem pleca, plecus nerojam pie ausīm, pleci projām no ausīm un no papēžiem līdz galvai mēs esam taisni. Tālāk var izmantot jau dinamiskākus vingrinājumus kā kāju vēzēšanu un gūžu apļošanu. Kāju vēzēšanu atbalstamies pret sienu vai grozu un galvenais pilnā kustība apjomā vēzējam kājas. Tas pats pie sienas atbalstoties izapļojam arī gūžus gan no iekšu uz āru, gan no āras uz iekšu. Kā arī mums jāsagatavo savu ķermeni piezemēties. Kājas ir plecu platumā, kustības sākumā iztaisnojamies uz augšu, esam izcēlušies pirkstgalos un strauja kustība uz leju. Tādā veidā mēs imitējam piezemēšanos. Kad mēs piezemējamies vairāk uz pēdas priekšdaļas, tā ka varētu papīra lapa palikt zem papēža un ķermeņa augšdaļa ir taisna. Vēlāk jau varam taisīt arī uz vienas kājas piezemēšanos. To mēs varam darīt ar lēcienu uz priekšu, lēciens, piezemējamies. Kas ir svarīgi, iesēžamies celītī. Kad mēs piezemējamies, celis ir vienā līnijā ar pēdu, viņš neiet uz āru uz iekšu, un atkal piezemējamies vairāk uz pēdas priekšdaļas, ķermeņa augšdaļa taisna. Tālāk jau varam taisīt lēcienu vingrinājumus. Varam izmantot lecumauklu vai arī vienkārši bokseru lēciens no kājas uz kāju. Un beigās jau mums ir jāiziet cauri visiem kustību virzieniem, gan uz priekšu, gan uz atpakaļ, uz sānu un pa diagonālītēm. Varam ņemt bumbu rokās un iziet cauri visām kustībām. Uz priekšu, arī atmuguriski, tāpatās arī sāniski, uz vienu otru un arī pa diagonālītēm. Esam kontrolēti, kontrolējam savas kustības un tad jau mēs esam gatavi iet spēlēt basīti. Šajā video es parādīju tikai dažas bāzes vingrinājumus, kas būtu vajadzīgi pirms basketbola treniņa. Taču, lai izveidotu savu iesildīšanās rutīnu, būtu jāsazinās ar speciālistu, jo katram tās vajadzības tomēr ir savādākas.